Šī ir gandrīz pati labākā zobirste no Oaklyn. Sveiki, šeit Toms no baltzobu.lv. Es esmu izmēģinājis ļoti daudz elektriskās zobu birstes, un šī jau ilgu laiku ir viens no maniem mīļākajiem modeļiem. Oaklyn X10 zobu birste ir pieejama 3 krāsās – zila, pelēka un rozā. Komplektā ietilpst zobu birste, viena mājiņas galviņa, sienas magnētiskais birstes turētājs un uzlādes kabelis. Zobbirstei ir 5 tīrīšanas režīmi – standarta, baltināšanas, masāžas, jutīgiem zobiem un pulēšanas. Kā arī katram režīmam var manuāli regulēt 5 intensitātes līmeņus. Zobbirstes maksimālā jauda ir 80,000 sariņu kustību minūtē. Lai pilnībā uzlādētu zobbirsti, nepieciešams 3,5 stundas, taču pilnībā uzlādēt tā spēj darboties līdz pat 2 mēnešiem. Zobbirstei ir nedaudz smagāka kā citi modeļi. Visticamāk, tas ir tieši dēļ tā, ka šī zobu birste spēj darboties ilgāk ar vienu uzlādi nekā citas, un tādēļ tai ir nedaudz lielāks un smagāks akumulators. Zobu birste ir ļoti viegli lietot. Tā ir krāsains displejs, taču atšķirībā no citiem Oaklyn modeļiem ar displeju tas nav skārienjutīgs. Tas paredzēts tikai informācijas attēlošanai, kuras atrodas zem zobbirstes ekrāna. Ar augšējo pogu iespējams mainīt programmas, kamēr ar apakšējo pogu iespējams mainīt intensitāti. Pēc zobu tīrīšanas ekrānā iespējams redzēt, kuras zobu zonas neesam pilnībā notīrījuši. Zobbirste to spēj noteikt, jo tajā ir iestrādāts žiroskops. Tas ir sensors, kurš saprot, kādā leņķī turat zobbirsti, un tādējādi spēj aprēķināt, kuri zobi pienācīgi notīrīti un kuri tiek iespējams izlaisti, vai netiek pavadīts pietiekami daudz laika tos tīrot. Neiztīrītās zonas tiek iekrāsotas sarkanā krāsā. Tā pēc tīrīšanas saņemat vērtējumu. Tas tiek attēlots birstes ekrānā ar zvaigznēm. Par paviršu tīrīšanu saņemat 1 zvaigzni, par teicam 3 zvaigznes. Kā pieredzējušam lietotājam, man vislabāk patīk standarta režīms uz maksimālo 5. jaudas līmeni. Zobbirstei ir iebūvēts 2 minūšu gudrais taimers. Ik pēc 30 sekundēm zobbirste nedaudz savādāk novibrē, tādējādi paziņojot, ka ir laiks sākt tīrīt citu zobu daļu. Ir jāiedomājas, ka zobi jāsadala 4 zonās. Katru zonu tīram precīzi 30 sekundes. Taimers palīdz vienmērīgi iztīrīt visas zobu daļas. Zobu birste ir diezgan klusa. Pat uz maksimālo skaņas līmeni tā neliekās pārlieku skaļa. Ņemot vērā, ka šai zobu birstei iespējams manuāli regulēt tīrīšanas intensitāti, man liekas, ka visi tās režīmi ir diezgan lieki, jo standarta režīms uz zemāko intensitātes līmeni, manuprāt, būtu piemērots visiem, kam patīk izmantot jutīgu zobu režīmu, kamēr maksimālā intensitāte nodrošina vislabāko tīrīšanu tieši pieredzējušiem lietotājiem. Šī zobu birste līdzīgi kā vairāk citi Oaklyn modeļi izmanto USB-C uzlādes sistēmu. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams speciāls lādētājs, kurš der tikai zobu birstei. Droši varat izmantot jau esošā mobilā telefona lādētāju. Vāciņš, kurš paslēpj uzlādes savienojumu, pieguļ zobu birstei ļoti cieši, un es neredzu nekādu veidu, kā tur varētu iekļūt ūdens, kamēr vien tas tiek kārtīgi aiztaisīts. Šai zobu birstei komplektā nāk arī magnētisks birstes turētājs, kas, manuprāt, ir visforšākā feature, kāda Oaklyn ir ieviesis. Tie, kas jau kādu laiku lieto elektriskās zobu birstes, noteikti zina, ka pēc kāda laika zobu birstes apakšā sāk nodzeltēt, jo tā pastāvīgi stāv uz izlietas malas, kur bieži vien ir mitra. Tāpat ik pa brīdim mazgājot rokas, noteikti sanāks apgāzt zobu birsti. Un ja ģimenē katram ir savu zobu birsti, tad parasti viss nokrīt rindiņā kā domino klucīši. Sienas magnētiskais turētājs atrisina šo problēmu. Zobu birste vienmēr ir sausa un nemaisās vairs par rokām. Pēc mūsu veiktajiem skaņas testiem noteicām, ka zobu birste uz maksimālo tīrīšanas jaudu nepārsniedz 50–52 decibelus. Zobu birste teicami izturēja visus 3 triecienu testus. Testa laikā zobbirsti metām pret flīzēm no aptuveni 1 metra augstuma 3 dažādās pozīcijās – ar uzgalu uz leju, ar uzgalu uz augšu un uz sāniem, tādējādi simulējot iespējamo zobbirstes izkrišanu no rokām vai izlietnes. Zobbirste pēc visiem kritieniem turpina darboties teicami. Ūdens drošības testā zobbirste bez problēmām pavadīja 2 minūtes pilnībā iegremdētu un ieslēgt tīrīšanas režīmā. Lai pārbaudītu aplikumu noņemšanas spējas, pirms zobu tīrīšanas izmantoju aplikuma detektoru tablets, kas iekrāso zobu aplikumu spilgti violetā krāsā. Pēc zobu tīrīšanas var redzēt, ka viss aplikums ir noņemts teicami. Šī zobu birste ir viens no maniem favorītiem, jo salīdzinot ar citiem modeļiem, tā lieliski iztīra zobus
Te ir krāsains displejs, kurš attēlo, kuras zobu zonas nav pienācīgi iztīrīts, taču tā nav pārbāzta ar featurām, kuras es tāpat neizmantoju. Šīs birstas salīdzinoši zemā cena noteikti to padara par vienu no izdevīgākajiem Oakley modeļiem šobrīd. Šī birsta ir piemērota cilvēkiem, kam rūp savu zobu veselību un vēlas to iespējams pacelt nedaudz augstākā līmenī, taču nevēlas vēl vienu gadžetu, kam nepieciešama atsevišķa telefona aplikācija. Ja tev liekas, ka šī zobirsta piemērot tev vai kādam, ko vēlies iepriecināt, aprakstā atradīs saiti, kur to var iegādāties. Visi mūsu internetu veikalā nopērkamie produkti jau atrodas pie mums. Tas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas. Saņemiet tos uzreiz, ierodoties mūsu veikalā vai ar piegādes pakomātu vai mājās.